Samsung Fold 6 iespējams pēdējais šāda veida salokāmais telefons no Samsung. Pēdējais, jo man šķiet, ka ir sasniegts un izspiests viss maksimums, ko vien var no šāda telefona. Jo lielos vilcienos fiziski lielākās pārmaiņas ir marginālas, kuras parastais lietotājs nemaz īsti varbūt pat nepamanīs. Bet varbūt arī nemanīs, ka aizmīgs šo telefonu piekritējs. Nenoliedzami dizains ir mainījies. Lai arī ne uzkrītoši, bet es uzreiz pamanīju, ka telefons ir kļuvis tāds, kastīgāks, ar to domājot mazāk nopaļotus stūrus. Tas šķiet, ka ir arī plānāks un pievienojot samazināto svaru un teju visur, kur vien var nošņāpt milimetrus, tas ir šobrīd plānākais un vieglākais Fold telefons, kāds jebkad ir bijis. Lai arī ne pats plānākais, kāds vispār ir pieejams, jo šajā ziņā ir tā telefona kā Huawei Mate X3, kur ir vēl plānāki, tomēr viegluma ziņā šķiet, ka nekā līdzvērtīga ne tikai Latvijā, bet arī pasaulē īsti nav. Un ja tik viegls, bet it kā vēl tik paliels, tad tam būtu jāiet uz priekšu savā attīstībā tādos punktos kā dzēsēšana, jauda, baterijas darbības laiks. Jā un nē, bet par to vēlāk. Saturiski telefons nepārsteidz ar savām komponentēm. Tam ir šī brīža jaudīgākais processors ar Snapdragon 8 Gen 3 priekš Galaxy, Gorilla Glass Victus 2 aizsargāts 6,3 colu dinamiskais LTPO AMOLED 2X displejs ar 1600 nitu maksimālo spilgtumu un neaizsargāts tāds pats 7,6 colu iekšējais displejs ar iespaidīgu 2600 nitu spilgtumu. Tā pieejamās atmiņas Latvijā būs no 256 līdz 1 terabaitam, tam ir tās pašas kameras, kuras bija Fold 5, kā arī tā pati baterija, kāda bija Fold 5. Jā, specifikācijās vienīgais ievērojamais ir jaunais Snapdragon processors, bet izpaliek tādas lietas kā Wi-Fi 7 atbalsts, kā uzlabota baterija. Lai arī telefons ir ieguvis tagad pilntiesīgu putekļu aizsardzību, tagad sasniedzot tam IP48 reitingu, tā dizains pats ierobežot tam sasniegt IP68, kas noteikti ir jāņem vērā staigājot pa pludmali un domājot, ka tūlīt forši noliksi to, lai noķert kādu selfiju vai ko tam līdzīgu. Es personīgi biju cerējis, bet nesagaidīju, ka būs lielāka baterija vai kā minimums tā lādēsies ar 45 vatiem, kā tas ir S24 Ultrai, bet laikam, ka šis būs jāgaida pie Fold 7, ja būs tāds. Kas telefonam noteikti ir gājis uz priekšu, ir spēja dzēsēt šādu telefonu, jo atšķirībā no tradicionālajiem telefoniem salokāmiem mēdz karst vairāk, it īpaši, kad ir salocīti, un šis ir jāatrisina, un Samsung šo ir lieliski atrisinājuši, uzlabojot dzēsēšanu telefonā. Tas arī atspoguļojās pēc tam veiktspējas testos, kaut gan tajā pašā laikā Snapdragon processors, kurš ir īpaši pielāgots Galaxy telefoniem, brīžiem zaudēja savu veiktspējas, tā saukto noturību, un tēlēni sakot, peldēja. Noturība bija vien 68%, kas dzīvē neko nemaina, jo retais pavada stundas tur no vietas kaut ko telefonā spēlējot vai darot kādas intensīvas lietas. Tomēr varētu būt, ka ikdienā lietojot šo, piemēram, laptopa vietā, šādi tad varētu kaut kas, kā saka, ieķerties. Baterijas darbības laiks arī kopumā ir apmēram turpat, kur bija Foldam 5, bet atpaliek no šī gada labākajiem. Tāpēc, rezumējot par jaudu un veiktspēju, jāsaka, ka īpaši jūtamus ikdienas uzlabojumus tā īsti nevar sajust un saskatīt. Kas gan šķita kā uzlabojums, kaut tehniski arī bez pārmaiņām, ir telefona kameras. Lūk, arī piemēri. Tā, tagad ir ieslēgta īpašā stabilizācija, jeb citi sauc to par Super Steady, Hyper Steady un tā tālāk un tā joprojām, un tā filmē 4K 60 kadri sekundē. Tas ir ļoti labs rādītājs. Vēl pie reizes pie šī var redzēt, kāds ir dynamic range vai nav, respektīvi rekuri mākoņi. Ēkas ir nedaudz tumšākas, tagad tās kļūst gaišākas, bet mākoņus vēl joprojām var redzēt. Līdz ar to secinājums viens, ka kameras strādā labi. Un tagad izslēgšu šo te Hyper Steady vai īpašo stabilizāciju. Un īstenībā uzreiz var just nedaudz, ka kratās vairāk kadrus. Arī tie paši 4K 60 kadri sekundē. Bildes kvalitātē, protams, nekas nav mainījies, jo vēl joprojām ir tā pati lēca izmantota šī video materiāla filmēšanā. Uz selfiju kameru var jau teorētiski pārslēgties, jēga nav, jo tā pati kamera, bet ir jēga pārslēgties to, kur ir vāka lūk priekšpusē. Kāda tā ir pa lielam arī itin kārtībā. Tā, dynamic range, debesis, nelēkā. Dynamic range nelēkā, viss paliek vienādi izgaismots, pat vai tu fokusējies pat uz ļoti gaišām vai relatīvi tumšām vietām. Lūk, selfie kvalitāte. Es pat laikam nemēģināšu ar to kameru, kas vēl ir sanāk trešā potenciālā selfie kamera iekšā zem vāka uz lielā ekrāna, jo tā ir
Tāda visnekādākā kamera. Nu labi, kā saka, for shits and giggles var arī vēl trešo selfiju kameru tīri, lai tu redzi, kā tā strādā vai nestrādā, ja apkārt ir kaut kāds, piemēram, krāšņas lietas vai nav. Nu, palielam nav tā labākā, visdrīzāk, ja šo kameru labākajā gadījumā izmantosi tad, kad būs pieslēgts deksam un tev vajadzēs vienkārši video konferencēšanai nolikt to horizontāli ielocīt telefonu un tā. Tas veids, kā es stādos priekšā šīs ielietojuma. Kaut kā šķita, ka to uztvertās bildes apstrādā nedaudz labāk. Tiesa 30 reižu palielinājums joprojām pārāk daudz paļojās uz to, kā telefons uztver to kadru apstrādās, un te dažreiz ir labi, dažreiz netik labi, bet kopumā abas gan 12 megapikseļu, gan 50 megapikseļu kameras sevi parādīja standarta režīmos ļoti pārliecinoši. Kas man šķita kā viens no iemesliem, kāpēc šis potenciāli varētu būt pēdējais telefons vai šāda veida telefons, ir fakts, ka viena no prezentācijā galvenajām uzsvērtajām īpašībām telefonam ir Galaxy AI un konkrētāk viena iespēja. Proti, Samsung piezīmēs spēt uzzīmēt un pēc tam ar mākslīgo intelektu ģenerēt kaut kādus zīmējumus. Lai arī kopumā feature forša aizstāja, piemēram, tādu lietu kā mākslīgā intelekta citos rīkos tur rakstīt tekstu, lai tas ģenerē kaut kādu bildi balstoties uz šo tekstu, šeit var pats uzzīmēt kaut kādu skici un tev uzreiz izveido zīmējumu. Šī feature esmu pārliecināts, ka drīz būs arī S24 Ultra telefonā, kurā jau ir earbuds un attiecīgi būtu ērtāk šo feature izmantot, jo apskatu laikā S24 Ultra vēl nav tikus pie One UI 6.1.1 atjauninājuma, kurš pēc savas atjauninājuma būtības nozīmē, ka sirdī paliek One UI 6.1, un šis te vēl .1 ir tātad tikai papildus Galaxy AI feature. Fold 6 nāks arī ar vāciņu, kurā ir irbulis, lai var zīmēt un rakstīt, bet standartā būs jāzīmē ar palielam pirkstu, tavu dabīgo irbuli. Kaut kā šķiet, ka Samsung palaid garām lielisku iespēju piedāvāt vismaz iepriekš pārdošanā šādu te vāciņu, lai vismaz tad šo feature varētu pilnībā izmantot potenciālais pircējs. Visas citas features lielos vilcienos ir palikušas jau ierastās kā apvelc un meklē, reāla laika tulkotājs divos izpildījumos, zvanā un sarunā, tieši tāpat kā piezīmēs tur veidot audio ieraksta pārrakstīšanu un vēl daudzas citas, kuras gadu sākumā jau tika prezentētas un ir bijuši arī kanālā apskati par konkrētām feature. Protams, ka telefons vēl joprojām ir lielisks sabiedrotais DeX režīmā vai savienojot to ar USB-C vadu pie monitora vai ar USB-C uz HDMI pārveidotāju. Šajā sadarbībā tas strādā ļoti ātri, var izmantot gan vienlaicīgi DeX un telefonu, gan telefonu pārvērst par skārienu palikni, un lai arī par šo netiek runāts pietiekami daudz, vispār Samsung telefonu kontekstā es nevaru beigt uzsvert, ka patiesībā, ja tev ir S-sērijas telefons vai Folds, tev principā dators īstenībā nav vajadzīgs. Spēlē spēlītes caur telefonu, strādā ofisā caur telefonu. Visur visu laiku ir līdzi tavs telefons un 7,6 colu ekrāns arī ļauj itin daudz paveikt tajā pašā vien. Kopumā ir jāsaka, veidojot apskatu, bija sajūta, ka Samsung no Folda šajā formfaktorā ir izspiedis pa lielam visu. Es pieļauju, ka varētu būt vēl Fold 7 ar ātrāku uzlādi Wi-Fi 7 un labākām kamerām, bet konceptuāli, redzot, ka šīs lietas nav mainījušās šogad pret iepriekšējo modeli, tie ir tie argumenti, kuri man liek domāt, ka Samsung jau strādā pie jauna, revolucionāra salokāmā telefona. Vai vispār kaut kā pilnīgi jauna, jo Foldam ir jau 6 gadi. Fold 6 vēl būs drošības atjauninājums 7 gadus, Fold 5 startā bija 5, tagad jau gads aiz muguras, tātad vēl būs 4. Es noteikti labprāt uzzinātu, vai tu arī domā, ka šis potenciāli ir pēdējais Foldiņš šādā paskatā un ar šādām featurām, vai karalis un nenoliedzami grāmatas tipa salokāmo telefonu tirgu šis ir karalis, nodos savu troni kaut kam jaunam vēl nebijušam, jo, lai arī cik konservatīvs ir Samsung, dažreiz tas pārsteidz ar kaut ko pilnīgi jaunu un pilnīgi nebijušu. Varbūt, es nezinu, tur būs atrulējamais telefons pēc gada. Ej, nu sazin. Katrā ziņā es noteikti būšu šeit, lai par tiem tev pastāstītu, un paldies, ka pieslēdzies, un mēs ar tevi, kā Aleši, tiekamies jau kādā no nākamajiem video. Atā!